Sveicināti! Mani sauc Andris Žīgurs, esmu Mailgen pārdošanas daļas vadītājs, un šīs dienas temats mums būs sociālajie tīkli e-pasta mārketingā. Varbūt tās pirms iet uz priekšu, es gribētu uzdot vienu jautājumu. Cik no jums ir saskārušies ar e-pasta mārketingu, vai cik no jums izmanto e-pasta mārketingu savā ikdienas mārketinga komunikācijā? Gandrīz visi. Prieks par to. Cik jūs daudz izmantojat tieši saistībā jau ar sociālajiem mēdījiem? Nu jau krietni vien mazāk. Šīs prezentācijas mērķis ir parādīt varbūt tās no sākuma, kāpēc to vajadzētu darīt, un pēc tam pāris piemēros ilustrēt, kādā veidā to visu var izdarīt. Tātad, kādi ir ieguvumi aicinot pievienoties vai dalīties ar savu zīmolu sociālajos tīklos no e-pastiem? Tas būtu faktiski šis te pirmais punkts. Otrais punkts attiecīgi par integrāciju no sociālos tīklus e-pasta mārketingā un e-pasta mārketingu sociālajos tīklos. Izsūtot katru no savām e-pasta mārketinga kampaņām, kāpēc vajadzētu pievienot gan sociālās ikonas, gan šērošanas ikonas, ir saistīts ar to, ka katram no jums, jūsu zīmoliem, ir savi nosacīti superlietotāji, kuri grib saņemt šo informāciju, un viņi ir arī gatavi dalīties ar šo informāciju, kas automātiski to visu konvertē gan vairāk klikos, gan konversijās, gan arī tā paša e-pasta atvēršanā. Ar šo te veidu var arī identificēt savus superlietotājus, kuri patstāvīgi dalās ar jūsu sniegto informāciju sociālajos tīklos. Un veidot jau atsevišķas kampaņas tieši šiem te lietotājiem, kuri ir visaktīvākie, teiksim tā, e-pasta lietotāji un tie, kuri dalās tad attiecīgi tālāk ar šo informāciju sociālajos tīklos. Otrs veids ir šo te divu kanālu apvienošanā ir šīs datubāzes palielināšana. Jo katrs no jūsu e-pasta lietotājiem, kurš ir nošērojis informāciju, viņš to ir nodevis saviem draugiem. Attiecīgi, draugi tālāk jau nonākot vai nu jūsu mājaslapā, vai landing lapā, vai arī sociālo profilu jūsu korporatīvajā lapā, viņi jau, teiksim tā, var kļūt par jūsu lapas sekotājiem vai arī šērotājiem, un plusā vēl arī kļūt par jūsu e-pasta datubāzes lietotājiem. Tie veidi, kā to var izdarīt, es drusku tālāk tad arī pastāstīšu. Un trešais nozīmīgs punkts ir komunicēt ar šo te auditoriju tajās platformās, kurās lietotāji visvairāk arī uzturās. Jo nevienmēr tas, kurš ir parakstījies jūsu jaunumiem e-pastā, tas ir viņa primārais komunikācijas kanāls ar jūsu zīmolu. Tikpat labi tas var būt draugiem, Facebook, Twitters, tās vietas, kurās viņš ar jums grib sarunāties, uzdot jautājumus vai arī uzzināt par jums vairāk informācijas, līdz ar to ļaujiet saviem lietotājiem nokļūt šajās lapās arī caur e-pastu. Kā šajā gadījumā tur ir ļoti daudz dažādi šīs platformas, uz kurām tad jūs savu lietotāju varat novest un komunicēt jau ar viņu tālāk šajā platformā. Kā integrēt sociālos tīklus jūsu e-pasta mārketingā un katrā no jūsu e-pasta mārketinga kampaņām? Viens no visizplatītākajiem un visbiežāk izmantotajiem veidiem ir sociālo profilu ikonu ievietošana gan e-pastos, gan arī transakcijas e-pastos. Un šādā veidā jūsu e-pasta lietotāji nonāk jūsu sociālo portālu korporatīvajās lapās. Bet, teiksim tā, šis te procents pārsvarā nav liels, viņš ir 4–5% maksimums, bet efektīvāks variants ir dodot šiem te jūsu e-pasta datubāzes lietotājiem dalīties
ar jūsu sniegto informāciju patiešo no e-pasta. Attiecīgi ar vienu kliku nodot jūsu piedāvājumu tālāk jau viņu draugu lokam, un šādā te veidā jau identificējot, kuri ir šie te jūsu kompānijas superlietotāji, kuriem jūsu informācija ir svarīga, viņi dalās ar šo informāciju, un attiecīgi šie te ir tie lietotāji, kuriem jau var veidot atsevišķas e-pasta mārketinga kampaņas, ar domu palielināt šo te klientu datubāzi jau caur saviem šiem superlietotājiem. Šādā veidā tas izskatās gan draugiem, gan Facebookā, gan Twitterī, un es vēlāk drusku parādīšu, kāpēc to vajadzētu darīt, jo šie superlietotāji jums vai nu jau rada, vai arī var radīt jaunus superlietotājus un jaunus ierakstus jūsu e-pasta datubāzē, ar kuriem jau komunicēt caur e-pastu. Šis ir viens no kampaņas risinājumiem, kur ir identificēti visi, kur ir šērojuši jūsu informāciju, un attiecīgi speciāla kampaņa tikai un vienīgi šiem te lietotājiem, kas tālāk jau šo informāciju atkal, teiksim tā, ar zināmu regularitāti, nevis vienreizi vai vienreiz gadā, bet ar regulāri reizi mēnesī, ar kādu konkrētu piedāvājumu nosūtīt viņiem aicinājumu dalīties ar šo informāciju tālāk jau saviem draugiem. Un šis te veids Latvijā nav izplatīts, bet, es nezinu, lielākā daļa kautrējās paprasīt saviem datubāzes lietotājiem, lai viņi padalās ar informāciju tālāk. Nu, teiksim tā, šādu kampaņu atvēršana ir aptuveni tikpat procentuāli, cik pārējās jūsu kampaņas, bet tieši dalīšanās jau būs ap 20–30% lietotāji ar šo informāciju padalīsies tālāk. Piedāvāt izklaidi. E-pastā pagaidām vēl nav ļoti izplatīti ievietot video, bet caur e-pastu jūs varat šos lietotāju novirzīt vai nu uz sociālo tīklu profilu, kurā jums ir video, vai arī tā būtu kaut kāda spēle sociālajā tīklā vai konkurss, un attiecīgi šo te lietotāju izklaidēt. Ne tikai piedāvāt nopirkt, bet arī izklaidēt, un šie lietotāji tālāk jau atkal jums jūsu sociālajos profilos radīs gan šērus, gan laikus, gan tvītus. Attiecīgi šādā te veidā caur e-pastu ir iespējams ne tikai uzrunāt, bet arī izklaidēt šos lietotājus. Neliela atkāpe, kas varbūt tās neiet kopā ar e-pasta mārketingu, teiksim tā, plašā mērogā, bet ļoti daudz kompānijas izmanto savos parakstos savu sociālo profilu ikonas. Cik daudz no jums šo te izmanto opciju? Ir pavisam vienkāršs veids, kā ne tikai ielikt šīs ikonas, bet pievienot klāt jau ar addoniem jūsu beidzamo. Vai nu tas ir beidzamais tweets vai Facebook ziņa. Attiecīgi šos te lietotājus, ar ko jūs sarakstaties, viņus arī jūs jau varat, teiksim tā, forwardēt uz kādu no jūsu sociālajām platformām. Un, ja varbūt tās jūsu potenciālajiem klientam šis e-pasts šajā mirklī nebija noderīgs, bet tā informācija, ko jūs bijāt tvītā ielikuši, varbūt viņš uzreiz jums neatbildēs, bet viņš var kļūt par jūsu sekotāju Facebookā, Twitterī, draugos. Draugiem vēl nav šāds addons, bet teiksim tā, populārākajos globālajos visos sociālajos tīklos ar šādu addonu palīdzību var viņus pievienot. Un nedaudz no otras puses, kā integrēt e-pasta mārketingu sociālajos tīklos. Cik daudz no jums izmanto šādas te opcijas, vai cik daudz no jums ir kaut ko tādu darījuši? Apbrīnojams klusums.
Jautājums, cik daudz no jums ir šīs te uzņēmuma vai zīmola korporatīvās lapas sociālajos tīklos? Nu, gandrīz tikpat daudz, cik pacēla uz e-pasta marketinga izmantošanu, tikpat daudz arī tagad uz sociālo tīklu izmantošanu. Bet tad ir jautājums, kāpēc netiek šie tīkli apvienoti, ja šīs te disciplīnas netiek apvienotas, jo patiesībā sakot, tas ir diezgan vienkārši izdarāms. Draugiem lapa. Ļoti daudzi no jums raksta jaunumus, liek aplikācijas, spēles, viktorīnas, konkursus, bet cik daudz no jums šādā te aplikācijā pievieno klāt arī e-pasta parakstīšanos? Vai pievienošanos, piemēram, e-pasta klubam? Jo viens ir tas, kad jūs komunicējat ar šiem lietotājiem, draugiem runā un tā tālāk, bet vidēji jūsu ziņu šajā mirklī sadzird 15–20%. Pievienojot e-pasta marketingu šeit, jūs varat iegūt vēl 20% uzmanības tieši no jūsu auditorijas. Facebookā tieši tas pats. Vienkāršākajā veidā, kā sign-up formu pievienot parakstīšanās anketu, kur jūs piedāvātu kādu noderīgu informāciju vai pievienošanos jūsu jaunumu klubam un dot lietotājiem šo sajūtu, kad viņš paliks apmierināts un iedvesmots no tā, ko viņš saņems jūsu e-pastā. Kāpēc tas būtu jādara vai kāpēc tas būtu vēlams? Es paņēmu kā piemēru vienu Facebook lapu, neteikšu kuru, bet viņai pašlaik 154 sekotāji. Tika nopaustēta ziņa, un šī ziņa sasniedz 23 cilvēkus no šiem 154. Šie 23 cilvēki tālāk jau virāli radīja lielāku iesaistīto cilvēku skaitu nekā tas, ko jūs iedevāt tikai saviem lietotājiem. Ja jūs šo pašu ziņu papildus vēl Facebookam būtu izsūtījuši arī draugiem e-pastā, attiecīgi tad šis procents krietni vien pieaugtu vai arī pat dubultotos. Bet jautājums tajā, kāpēc daudz to nedara? Tas pats attiecās uz Twitteri. Mēs Twitterī rakstam ziņas, daži stratēģiju līmenī, 2–3 ziņas dienā, daži vienreiz nedēļā. Droši var arī šajās Twitter ziņās iekļaut parakstīšanās anketu. Viens ir komunicēt Twitterī, otrs ir, kad ļoti liela daļa varbūt tās jums seko dēļ tā, kad ir bijis kāds burkāns, un šīs ziņas nemaz tik ļoti vairs neuztver. Paprasiet viņiem e-pastu. Komunicējiet viņiem caur šo platformu. Un Twitter ziņā to var diezgan ar saīsnoto saiti šo sign-up formu iekļaut 30 sekundžu laikā. Vai šajā mirklī, kad jūs izsūtat savu e-pasta kampaņu, nošērojiet arī šo kampaņu Twitterī vai Facebookā. Tas ir 3 soļos, ko gan arī jebkurš ISP piedāvā, un šis process ir automatizēts. Latvijā vēl nepārāk populārs, bet Pinterest arī ir faktiski jaunais sociālais tīkls, kurš arvien izplešās un izplešās. Un arī šeit ir iespēja noķert lietotājus, paņemt viņu e-pastu un palūgt nopinot gan šo sign-up formu. Kas šajā gadījumā šeit ir? Šeit ir fotogrāfija, bet zem fotogrāfijas ir sign-up forma. Attiecīgi lietotājs iepatikās viņam jūsu ziņa, paņemiet no viņa e-pasta. Vai
Viņam pat nav nekur jāspiež, viņš var vienkārši nolasīt QR kodu. Mēģināju tā pavisam operatīvi. To ļoti labi sanāca. Ķeramies uzreiz pie jautājumiem, ja? Tātad jautājums, vai kādam ir jautājumi? Sveiki. Ja iepriekšējais lektors pieminēja, ka Google Analytikā ir diezgan problemātiski nomērīt sociālo tīklu atdevi, vai jums ir kāds labāks risinājums caur e-pastiem? Lai nomērītu Twitterā šo te skaitu tvītošanu un kaut kāds Facebookā šērus? Nu, to var nomērīt, izejot tīri tikai no saitēm, ko jūs iekļaujuši e-pastos un sakot līdz šīm saitēm. Faktiski, jebkurā arī kaut vai share vai tweet saitē ielikt kādu referāli, kuram jūs varat izsakot līdzi. Līdz ar to tad pēc tam viņš arī parādīsies Google un jūs varēsiet redzēt gan konversijas, ja tādas ir, gan arī no kurienē viņš ir nācis. Droši vēl jautājumu. Kā arī iepriekš tik teikts, tad, ja nepaprasīsiet, tad arī paliksiet nezinot par to pašu e-pastu. Nu, drosmīgāk, super. Es spiedīšu ārā. Man būtu jautājums par biežumu. Cik bieži jūs kā pakalpojums sniedzējs redzat, ir tas optimālais reižu skaits, kad sūtīt šādas kampaņas un atgādināt par sevi? Jūs domājat tieši par aicinājumu padalīties ar jūsu informāciju sociālajos tīklos? Es domāju tieši e-pastu, jo es esmu no daudziem atteicies pats personīgi, jo tas biežums ir pa biežu. Man tas ir, laikam, reiz nedēļā man jau šķiet pa biežu. Te jau ir jautājums, ar ko tieši jūsu uzņēmums nodarbojās. Protams, ja tas ir kolektīvās iepirkšanās portāls, tad tas viņa pamat bizness un viņš sūta katru dienu. Ja jums ir uzņēmums, kurš B2B vairāk strādā, tad droši vien jūs to veidosiet kā vienreizēju newsletter mēnesī, kurā jūs apkopojat visus savus jaunumus. Ja tas ir internet veikals, tad tikpat labi tur var būt 2-3 e-pasta nedēļā. Jo tā konkrēti pateikt, ko tieši jūsu auditorija lietos, var tikai eksperimentēt. Respektīvi, pamēģināt 3 e-pasta nedēļā, pastīties, kāda ir atvēršana, kāda ir atrakstīšanās statistika. Pēc tam 2 reizes nedēļā un sekot līdzi jau šiem te rādītājiem. Jo šajā mirklī e-pasta marketings var arī gadīties, kad, ja tas ir, piemēram, internet veikals, kad tikpat labi tas var būt arī katru dienu saņemts e-pasts. Lietotājs atvēra jūsu pirmo vēstuli, viņš veica pirkumu, jūs viņam nosūtiet paldies, piemēram, vai tur voucheri nākamajam pirkumam, un šādā te veidā var gadīties, ka viņš arī saņems katru dienu kādu vēstuli. Vai ieejot internetu veikalā, viņš ir pametis jūsu pirkumu grozu, jūs viņam nākamajā dienā atgādiniet. Līdz ar to tā nodefinēt precīzi, cik būtu tas optimālākais, ir pagrūti. Vai mums ir vēl kādi jautājumi? Super. Tūlīt. Man ir jautājums par to pastāvošo likumdošanu, kas tagad, es nezinu, ir kaut kāda, nav kaut kāda, cik bieži tam lietotājiem drīkst sūtīt tos e-pastus un, kam jābūt iekļautam, lai viņš tur, tā kā saka, nesūdzētos policijai, ka viņam tagad sūta katru dienu vai reizi nedēļā kaut ko viņš negrib, un tā tālāk, un kurā mirklī tas ziņas e-pasts pārvēršās pa spamu, kas tā kā ir nevēlams. Ir, teiksim tā, lielākoties globālajos ISP un izmantojot tieši e-pasta mārketinga platformas, jūs nekad nevarēsiet izsūtīt e-pastu, ja nebūs lietotājiem iespēja atrakstīties no tā e-pasta. Ir kompānijas, kuras sūta no savām sistēmām un faktiski iespēja atrakstīties no šiem te jaunumiem nepastāv. Vai arī ir atsūtiet lūdzu e-pastu, un tad mēs jūs 15 dienu laikā atrakstīsim. Tā īsti globālā līmenī nav šī pareizā praksa. Latvijas likumdošana to paredz, ka 15 dienu laikā jums viņš jāatraksta, bet labā praksa ir ar šo te viena klika attālumā. Un ir tie paši kolektīvās iepirkšanās portāli, kuri sūta reiz 2 stundās.
Ir tādi, kur sūta, piemēram, visus piedāvājumus vienlaicīgi, bet ir arī, kad sadala. No rīta izsūta vienu, pēc uz pusdienas laiku citu piedāvājumu, vakarā vēl citu. Nu, šeit ir no likumdošanas viedokļa šī te atrakstīšanās, viņai ir jābūt kā obligātam laukam faktiski. Jā, man ir jautājums, kādas ir iespējas izmērīt? Vai ir iespējas izmērīt, cik daudz cilvēku ir atvēruši šo e-pastu, cik daudz ir laika veltīts šim e-pastam, cik daudz viņi ir izdzēsuši vai vispār nav atvēruši? Cik atvēruši to ir iespējams? Cik daudz laika viņi ir pavadījuši pie e-pasta, to nav iespējams. Kur viņi tālāk devušies, arī ir iespējams nomērīt. Un tas arī bija tajā mirklī, kad es minēju par superlietotājiem, tieši par sociālajām ikonām. Tad ar šīs statistikas palīdzību jūs jau pēc tam varat identificēt personas, kura ir tā, kura visvairāk šēro jūsu ziņas, vai kurai, nezinu, nu, piemēram, spiež visu laiku uz vienu noteiktu produktu grupu, un tādā veidā jūs jau pēc tam varat analizēt šos datus un veidot jau segmentētas šīs kampaņas. Vai nu tad šiem superlietotājiem, vai tiem, kuri noteikti kategoriju vairāk ir skatījušies vai spieduši, un sūtīt viņiem jau personalizēti. Varbūt uztaisām tādu nelielu tādu sociālo pētījumu un kaut kādas standarta lietas noskaidrojam. Paceliet rokas, kurš no jums grib saņemt savos e-pastos kaut kādus īpašus piedāvājumus, tur, piemēram, vienalga, vai tā ir Maxima vai vēl kaut kas. Vienkārši, ka jūs gribat kaut kādas, ka jums par kaut kādām cenām sūt. Paceliet rokas, kurš grib tādu informāciju saņemt. Tas nozīmē, ka mērķa auditorija ir kāda 10–15%. Nu, tad sanāk tā, ka neviens neko negrib saņemt. Nu, piemēram, ko jūs teikt, ja būtu kaut kādi padomi? Jums ir visiem kaut kāds intereses, piemēram, vienam ir sportā, otram varbūt tur filozofijā, vēl kaut kur. Vai jūs gribētu, piemēram, vienreiz mēnesī saņemt kaut kādu baigi foršo gudro domu, kaut vai padomus par to savu interesējošo lietu? Paceliet rokas, kurš gribētu, teiksim, par to. Un vai jums būtu kaut kas pretī, ja, piemēram, kad jums tas padoms ir sūtīts, kad jums ir atsūtīts kaut kāds, kā tur labāk ar dēli sagriezties vai pagriezties vai kūleni apmest, vai varbūt kur grāmata ir interesantāk. Un ja tur, teiksim, būtu tāds viens e-pasts, otrs e-pasts, un vai jums būtu kaut kas baigi pretī, ja, piemēram, katrā otrajā vai katrā trešajā e-pastā būtu iekļaut iekšā arī kaut kāda tāda netieša reklāma par to, ka, starp citu, jā, pie mums var šo grāmatu nopirkt vai pie mums var šito dēli nopirkt, vai jums būs kaut kas pretī apmaiņā, teiksim tā, skatīt šo tā kā reklāmu pret to informāciju, kas jums tiek dot. Paceliet rokas, kuram nav nekas pretī. Un tā kā šitas jau tā te varbūt nākamais jautājums būtu, ko jūs teiktu, nākamajā e-pastā pēc šīs te reklāmas saņemšanas jums tiek nosūtīts vouchers? 10% atlaides izskatā iepriekšējās dienas piedāvājumu. Tieši tā doma ir tāda, ka mums jau sen vairs neinteresē vienkārši pliki piedāvājumi. E-pasta mārketings nav, kad pierakstās tagad vienreiz mēnesī saņemt super akcijas, kuras arī varbūt nevienmēr nav tās super akcijas. Ir jādomā, ko dot, tā kā jau Sergejs jau stāstīja par zīmolu un vispārējais. Ir jādalās, ir jādod, un tikai tad var forši panākt to, ka tas arī e-pasta mārketings ir patīkams un neviens neatrakstīsies. Labi, super, lielais paldies. Atrakstīsies vienmēr kāds. Protams, jā. Bet mūsu uzdevums ir samazināt šo skaitu. Mūsu uzdevums ir, lai vairāk pierakstās nekā atrakstās. Labi, super, paldies. Jā.